2013. gada 28. februārī oficiāli atklāta modernizētā siltumcentrāle Ziepniekkalns, lielākais biomasas koģenerācijas energobloks Latvijā, kas darbojas centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Tā siltuma jauda ir līdz 22 megavatiem un elektriskā jauda līdz 4 megavatiem. Rīdznieki vienmēr prasa, kur uzņēmums Rīgas siltums novirza savu peļņu. Te ir viena no atbildēm. Mēs planveidīgi izmantojam iespēju ieguldīt siltuma ražošanā un attīstīt jaunas tehnoloģijas. Siltumcentrāle Ziepniekkalns Rīgas pilsētas Ziepniekkalna rajona dzīvojamo ēku un rūpniecības uzņēmumu siltumapgādes nodrošināšanai nodota eksploatācijā 1988. gadā, kā pamatkurināmais līdz šim tika izmantota dabas gāze. 2009. gada nogalē tika pieņemts lēmums par biokurināmā koģenerācijas energobloka celtniecību siltumcentrālē. 2010. gadā noslēgts līgums numur 1 par būvniecību ar SIA Energoremonts Rīga. 2011. gada 20. oktobrī siltumcentrāles pamatos tika iemūrēta simboliska kapsula. Tā aizsākot akciju sabiedrības Rīgas siltums pēdējā laika visapjomīgāko modernizācijas projektu. Projekta īstenošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums 3,5 miljonu apmērā. Kopējās projekta izmaksas sasniedz 11 miljonus latu. Koģenerācijas stacijā vienlaikus tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija, tā efektīvāk izmantojot kurināmo. Pēc siltumcentrāles Ziepniekkalna nodošanas eksploatācijai Rīgas pilsētas iedzīvotāji iegūs zemāku siltumenerģijas cenu, lētāku apkuri dzīvokļos. Rīgas siltums iegūst jaunas modernas tehnoloģijas ar augstu efektivitāti, tad efektīgi izmantosim kurināmo. Šādas iekārtas uzņēmumā līdz šim nav bijušas. Un šī lielākā iekārta šobrīd kāda tiek nodota eksploatācijai Rīgas pilsētā, kurā izmanto biokurināmo koksnes šķeldi. Kā pamatkurināmais energoblokā tiek izmantota Latvijā ražota koksnes šķelda, tā palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru kopējā uzņēmuma kurināmā bilancē. Šīs jaunās iekārtas prasa daudz būtisku apjomu pieaugumu šķeldes iepirkumā. Līdz ar to tautsaimniecība iegūst iespēju izveidot jaunas darbvietas, kas gadu desmitiem nodrošinās šādas iekārtas ar kurināmo. Jau drīz ik viens rīdzinieks izjutīs siltumcentrāles Ziepniekkalns un citu siltumcentrāļu modernizācijas un vietējā kurināmā īpatsvara palielināšanas pozitīvās sekas savos maciņos, jo maksa par siltumu kļūs lētāka. Šajā brīdī jūs redzat siltumcentrāles Ziepniekkalns un līdzīgā tiek būvēta arī Zasulauka. Un pateicoties šīm divām stacijām, mēs plānojam samazināt siltuma tarifu par veseliem 3%. Pēc modernizācijas siltumcentrāle Ziepniekkalns kļuvusi arī videi draudzīgāka, jo tajā uzstādītas modernākās dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, kā arī citas inovatīvas tehnoloģijas. Šajā biomasas koģenerācijas energoblokā tiek izmantots viens no jaunākajām tehnoloģijām, kādas šobrīd ir pieejamas pasaulē. Tas ir šķelde tiek sadedzināta tā saucamajās virpuļu kurtuvēs. Kurtuvē šķelde tiek sajaukta ar gaisu, nodrošinot stabilu degšanu un palielinot energobloka lietderības koeficientu. Turklāt jaunās tehnoloģijas ļauj izmantot arī dažādas kvalitātes šķeldu, kas vēl vairāk palīdz stabilizēt siltumenerģijas pašizmaksu. Šī katlamāja darbojās pilnīgi automātiskā režīmā. Katlamāja tiks novērota no mūsu esošās vadības pulta siltumcentrālē Ziepniekkalns. Automātiskais režīms ievērojami paaugstina siltumcentrāles darbības drošību, jo līdz minimumam samazināta cilvēka iejaukšanās tās darbībā. Akciju sabiedrība Rīgas siltums ir lielākais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju. Uzņēmums arī nākotnē plāno investēt līdzekļus modernizācijas projektos, kļūstot videi vēl draudzīgāks un turpinot siltumenerģijas tarifu samazināšanas politiku. Uzņēmuma strateģiskais mērķis bija un paliek attīstīt šos zaļas enerģijas piemērus, stacijas, un cerams, ka realizējot divus projektus šogad, Ziepniekkalnu un Zasulauku, mēs ar to nebeigsim šo veiksmes stastu, un turpināsim attīstīt šo procesu vēl tālāk.